Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino. Labrīt, šo skaistošo burvīgo rītiņu. Kā jūs jau atceraties, ka šo pavasari es ciemojos Turcijā. Un šodien es gribu apkot dažas tās labākās receptes. Tūlīt, kad mēs nolaidamies Stambulā, mūsu labā draudzene Laima pavadīja par to fantastiski ielām, kur gatavo street food, ielas ēdiens. Kas man ļoti pārsteidz, bija tas svaigums un tā kofta un tik vienkārši tā kā tās pupiņas. Atcerieties, kā to pagatavot? Es jums tūlīt atkal atgādināšu. Kā jau ierasts, pēc katra garāka ceļojuma mēs apkopojam savus spilgtākos kulināros iespaidus un interesantākās receptes. Šoreiz ir pienācis laiks, lai beidzot apvienotu saulainās Stambulas garšu un aromātu pieredzi. Raidījumu sāksim ar pāris lakoniskām versijām par turku fast food, jeb Stambulas ātro uzkodu receptēm. Turpināsim ar absolūto turku virtuves karali kebabu, kam piedāvās pagatavosim divas klasiskas šim reģionam raksturīgas mērces. Savukārt raidījuma noslēgumā nodemonstrēsim, kā pagatavot izcilu humusu no mūsu pašu Latvijas pupiņām. Cik nozīmē jēls? Kofta ir, kā mēs zinām, tāda maize. Un te ir tā patīkamā lieta, kad viņam ir tās garšvielas ļoti daudz. Ne tikai dilde, bet ļoti daudz interesants garšvielas. Šī te recepte, viņš būs tāds viņu tradicionālais katārs. Šeit viņi izmanto pārsvarā lielopu vai jēru. Es šodien lietošu lielopu, smalki samaltu, bet arī var uztaisīt dārzeņu. Var izlaist ārā to gaļu, ja grib. Tā. Garšvielas izsakt. Redz, kā viņš tā izskatās. Viņš ir kultivēts Urfas rajonā. Izskatās starp čili, piperu un papriku. Bet viņš tāds patīkams. Patīkam salda as. Kā pirmo bļodā bēr isot. Tam seko divu veidu sējas melnsēklītes, jeb nigellas sēklas, sabērstas sumaku ogas, melnie pipari, romiešu ķimenes un saldā paprika. Tas te tikai ir sākums no šīm garšvielēm. Šeit man arī iedeva atsi biber salkasi. Šis ir karsta sarkanā piperpaste. Viņu var pat smērēt uz maizes. Un tādu riktīgi labu ēdam karoti. Un šeit arī ir paprika marka. Tas ir starp piperu un papriku. Arī tāda patīkama paste, kas viņam tur ļoti tradicionāli ir. Jūs redzat, viņa daudz gaišāka krāsā. Un te kādas tādas divas ēdam karotes šādu. Mēs tagad piegriezīsim klāt kādu sīpolu un čiploku. Divas sīpolus un divas daivas čiploka. Tad sakapāt un tad uzliekat tuču jūras sāli un tad ar plakano daļu no naža spiešat. Voilà. Un to liekam klāt un tagad nāk interesantā daļa. Šo mēs samaisam. Un aromāts ir fenomenāls. Es atkārto fenomenāls ar lieliem burtiem. Man pilnīgi kutina deguna. Krāsa ir burvīga, dziļa. Un tagad pieliekam klāt, un te ir 300 gramu baltā gaļa. Tagad tā gaļa jābūt ļoti smalki samaltai. Es esmu divreiz viņu malis. Un tad mēs lejam klāt, ja birdinam klāt mūsu bulgāru olīveļu. Un te atkal tagad nāk tas interesantā daļa.
Viņš ir graudains un savs. Tagad es nezinu, kā viņi to darīja senos laikos, bet kas ir šodien, kas ir vajadzīgs, lai šo te gatavot, ir gumijas cimds, jo tas tiešām krāso. Karot nav tagad vajadzīgi, jo tagad ir tas roka darbs. Šo nevar izdarīt ar nekādu aparātu, tikai ar rokām. Un tagad tas nākamā daļa, ko es stāstīšu, jums nepatiks. Tāpēc, ja jūs gribat viņu tiešām baudīt, jums ir jābrauc uz Istanbulu, jeb uz Stambuļu. Kad masa ir kļuvusi saturīgāka, to gluži kā mīklu turpina mīcīt uz galda. Vienīgā termiskā apstrāde cig koftes masā ir roku siltums, tāpēc tā jāmīca ne mazāk kā stundu. Stunda pagājusi, un tagad mēs redzam tā tekstūra, cik viņš patīkama un lipīgs viņš tagad ir. Un to mēs tagad liekam vienā traukā. Aha, nē, es kaut ko aizmirsu. Uz pašām beigām mēs ieliekam iekšā pētersili sakapātu un piparmētru. Iemīcam iekšā zaļumus un mūsu cig kofte būs gatava. Un šeit man ir no mūsu pašu turku restorāna šeit Rīgā paša cepta lavaša maize. Viņa ir krietni plānāka nekā pitas maize, viņai nav tā kabata. Un kas man te patika, viņi paņem šo te masi, un viņi tā smērē viņu tā, kā mēs to darītu, it kā tā būtu pica. Un liekam tad klāt citronu sulu. Un viens, kas viņam tur ir ļoti populārs, ir granata āboļu sirups. Tas ir novārījums no granata ābolu sēklām, iznāk fantastisks, veselīgs sirups. Un es teikšu, šis ir tā kā turku balzām etiķis. Un šo te arī pāri, kur viņš te nāk te biezi ārā, vēl pētersils, un mēs nobeigsim ar aizburgu salātiem, un vēl ar zaļumiem, vēl ar pētersilu. Viņi izmanto ļoti daudz zaļums. Un voilà, tad viņi sāk viņu rullēt. Nu, Laima un Ahmed, sakiet, wow, es varētu palikt par pavāru Stambulā. Priekā uz jūsu veselību. Turcija ir ļoti slavena ar saviem kebabiem. Tagad, ja jūs uz Turciju netiekat, neuztraucaties. Kebabu es jums tūlīt rādīšu, kā viņu gatavot, un jūs arī viņu varat mājās gatavot. Tik garu kebabu, ko mēs ar Raimondu garšojam, es nekad neesmu ēdis. Jābrauc uz Stambulu atkal. 1,5 metru garš. 1,5 metru. Bet pie šī kebaba jāliek klāt ir mērces. Pliku nevajag, jeb kailu nevajag. Un es jums gribu parādīt 2 mērces. Un pirmā mērce ir saucās cacika. Viņš ļoti līdzīgs grieķu vārdam caciki. Tas ir jogurts, gurķis, čiploks un mētra. Pirmais ir vajadzīgs gurķis. Un var to gurķi griezt mazos gabaliņos, viņu var arī mizot, bet es viņu tūlīt rīvēšu iekšā ļodā. Gurķim seko 3 ķiploka daivas. Ķiplokus rupji sagriež, pievieno sāli un saspiež ar naža asmens plato galu, līdz ķiploki izšķīst un pilnībā sajaucas ar sāli.
Tālāk gurķim un ķiplokiem pievieno kapātas piparmētras, svaigi maltus melnos piparus, citronu sulu. Kā pēdējo piejauc jogurtu un visu rūpīgi samaisa. Tas ir wow tagad, kad viņš pasēties kādu laiciņu, viņš būs wow, wow, wow. Šī nākamā veids ir mani variācija, jo man patīk asums. Man patīk krietnes labs asums. Un atkal paņemšu čiploku, bet tuč vairāk. Sakapāšu to čiploku. Tāpat, kā es to darīju priekš jogurta mēces. Atkal tuč jūras sāli un spiežam. Un te mēs varam pieliekt klāt sagriez čili pipars. Ar visām sēklām, lai viņš ir spēcīgāks. Un liekam šo te visu ļodā. Un pieliekam klāt olīveļu. Ļoti dabiska mērce. Arī patīkams aromāts. Tagad, ko mēs liksim šim klāt? Un es jums uztaisīšu manu variāciju. Un kāpēc es saku manu variāciju uz turku kebabu? Jo viņas tās variācijas un recepts ir miljoniem. Tad šī ir mana versija kebabs. To pusotru metrīgi viņš nebūs, viņš būs daudz īsāks. Un kas te ir vajadzīgs? Man te ir teļa gaļa. Var lietot teļa gaļu, lielopu gaļu, vistas gaļu vai jēra gaļu. Viņi nelieto un neizmanto cūkas gaļu. Tagad pirmo es te atkal pierīvēšu sīpolu. Jo es gribu to sulu, un es gribu, lai viņš ir šķitrāks un saplūst kopā ar gaļu vairāk, nekā sagriezt mazos gabaliņos. Un tad liksim klāt garšvielas. Tagad te man ir romiešu ķimene, te man ir koriandersēklas, un šo te es saspiedīšu ar tuč sāli. Nolauzīsim to sāli arī. Atkal tie aromāti, ko es raidījuma sākumā jums minēju. Un mans ieteikums katreiz mēģināt taisīt paši savu maisi, lai jūs zinātu, kas tur ir gājis ir iekšā. Un tad jūs varat variēt vairāk, ja mazāk. Tagad es arī pierīvēšu tuč ingveru uz smalkāku. Un tad man ļoti patīk tumeriks, tas aromāts, tā garša. Un uz viņu nav jākautrējās, jo viņš nav spēcīgs garšas ziņā. Un pielišu klāt man šo te, tad vienu ēdam karoti, manu čili pasti. Pielišu te klāt tuč olīveļu vēl. Tuč. Mēs pieliksim klāt papriku. Tas arī ir ļoti populāri tur Stambulā. Un to mēs arī liekam klāt, un to mēs visu tagad samaisam. Nobeidzot gaļas un garšvielu masai, pievieno svaigi maltus melnos piparus un visu rūpīgi izmīca. Un tā. Un tagad viņš ir jānogaršo. Viņš ir tā kā tatārs. Fantastisks. Tagad mēs liksim viņus uz irbiem. Un šitā būs pirmo reizi mūžā es to daru. Es ceru, ka man tik veiksmīgi būs tāpatās kā maniem draugiem Stambulā. Voilà, un apmēram tā. Kur man pirmais ir gatavs. Voilà, es esmu uztaisījis smuku 4. Un vislabākais veids, kā viņus cept, ir uz oglēm. Ne uz oglēm,
virs oglēm. Bet tā kā man te nav ieslēgts aparāts, kas aiz manis, es viņus cepšu uz pannas, uz karstas pannas. Pāris minūtes uz katru pusi, un jūs sakat, kā stā pa pusi, tur viņš viss ir apulšs. Pāris minūtes un pagriežam. Volā, un nepagāja 5 minūtes, mūsu turku kebab ir gatava. Un es viņu pasniegšu ar vienu no viņu mīļākajiem garšvielēm, ar koriandru. Pasniedzam uz koriandru siltu, tas aromāts no koriandra nāks plūsīs cauri kebabam. Pieliksim klāt tuč manu čili eļļu un arī šo gurķu, jogurtu, mēci, ciki. Un es nevaru iedomāties, kas var būt labāks par šo. Latvijā spināti ir ļoti populāri. Turcijā vēl vairāk. Viņi izmanto ne tikai tās lapas, bet arī tos kātus. Atcerieties, tagad es jums parādīšu kopā ar Ali, kā viņi gatavo šo spinātu kātus. Man tas ļoti interesē, jo mēs spinātu saknes metam visus ārā. Šeit viņi gatavo vienu īpatnēju labu ēdienu. Un es zinu, jo es esmu jau iepriekš viņu nobaudījis. Un es redzu, ka jums te sīpoli ir, tomāti, ļoti labi tomāti, ļoti smagi tomāti, ne tie vieglie tomāti, kas nāk no siltumnīcām, bet īsti smagi tomāti. Voilà. Es stāvu un gaidu. Tomāties. Tad sīpols tomāts katliņā. Un tad tās tie kāti un saknes, un viņi saliek te apkārt, it kā mēs grīzam torti, tāda glīti salikt visapkārt. Voilà. Un redzi, cik fascinējoši. Atkal mēs tad ar tomātiem un sīpoliem pa virsu visus liekam. Yes, tas nozīmē, jā. Tik daudz es saprotu, un tad sāli un cukurs te ir. Labu vietējo oliveļu, tuč ūdeni, un tad mēs liekam uz plīts. Voilà. Viņš saka, kādu pusstundu, 45 minūtes, maigi mēs viņu vāram. Pēc tam 45 minūtēm viņa apsēdz un viņa atstāja 24 stundas. Neko nedara, lai viss tur ievelkās iekšā. So, šī ir tāda recepte, kas ir jāgatavo dienu iepriekš. Voilà! 24 stundas ir pagājuši un ir katliņš un te ir uzlikts pergaments un šķīvs, lai bišķi presē. Tagad es gribu uzsvert, ka viņš ir maigi vārījies, viņš nav strauji burbuļojies, bet maigi vārījies ir. Kā mēs viņu restorānā pasniedzam, kā es viņu agrāk baudīju, tāpēc es zinu, pa ko es runāju, ir šīs te saknes, no šīs saknes mēs dabūnam patīkam maigu spinātu ēdienu. Un tad te ir atsevišķi uztaisīta tomātu konkasē. To viņi uzliek tā pa virsu vēl. Un kas viņam ļoti patīk, es ievēroju šajā restorānā, viņam patīk visur svaigi zaļums likt klāt. Kas man pārsteidz, ne tikai Latvijā, mums ir
autoritāti uz dilli, bet šeit Turcijā arī. Tātad atkal atkārto, no šīda saknes, ko mēs visām dodam, mēs viņu baudam ļoti, ļoti smalkā restorānā. Pavērt, lūdzu, un redz, kur nazis izies te viegli cauri, un tā kā sviests, viņš ir tā kā sviests griežās cauri. Voilà. Šī tāda recepte, kas man patīk ceļot apkārt, mācamies no citiem, no grāmatām, bet vislabāk ir no paša pavāra. Grazie. Paldies tev. Paldies. Pēdējā recepte, ko es jums gribu parādīt, ir humus. Humus ir recepte, ko nevar iztikt neviena Turcijas ēdienu galds. To es jums arī tūlīt parādīšu, kā viņa gatavo. Tagad humus. Daudz teiks, tas ir grieķi, daudz teiks, tas ir izrēlieši, tas ir palestinieši. Man liekas, turki teiks, tas ir viņu. Jo tas humus, viņi ir zirņu pasta. Šeit ir auņu zirņi, viņi tādi maziņi ir. Viņi auga divas vienā pākstītē. Baigais darbs. Bet es jums parādīšu latviešu versiju ar baltām pupām. Es domāju, viņi daudz neatšķirās, bet šitā ir mūsu latviešu versija, baltās pupas. Baltās pupas ir novārītas, daudz ūdenī, sāli neliek klāt, citādīgi tā čaula paliek ļoti, ļoti bieza. Tagad daudz smalkās iestādēs man stāsta, ka viņi pat mizo šitās te. Man grūti iedomāties, vai Turcijā, Stambulā, street foodā viņas mizo. Es nemizošu viņas, jo man ir labs blenders, sablenderēsim viss, kad maz nezinās, vai mizots vai nav. Tagad pirmais, kas ir vajadzīgs, ir čiploks. Un, ja ir labs aprāts, viņi nav jāsmalcina, tad mēs liksim klāt mūsu novārītās baltās pupas. Nākamo, ko mēs lejam klāt, ir tahīnī. Jūs domājat, tas rītiņš, tas fresh valoda nāk atkal ārā. Kā mēs zinām, kas ir tahīnī? Tahīnī ir sesamsēklu paste. Tagad jūs saprotat, ja? Sesamsēklās ir daudz eļļa iekšā. Tāpat kā ciederieksiem un visiem rieksiem, daudzām sēklām, un tas sēklas viņas ir saspies, un mums sanāk tahīnī. Tad lejam klāt šo tahīnī. Svarīga daļa. Viņš nāk no vidusjūras valstīm, tur, kur citrona auga. Katreiz tad atradīs receptē citronu sulu. Voilà. Un tā citronu sula, nekautrējamies arī lejam klāt. Viņa atmodinās un uzfrišinās tās pupas, kas ir bijuši dziļā ziemas miegā. Sāli mēs nebijām likuši klāt, kad mēs vārījam. Tad mēs pieliekam klāt jūras sāli un melnos pipers. Vāku virsū un blenderējam. Vecos laikos viņam nebija blenders, mums ir tagad ļoti viegla dzīve. Viņi to visu darīja ar roku. Kad viņi sāka virpuļot, mēs liekam klāt vēl pupas. Pēc blenderēšanas humusu pārliek bļodā, pārlej ar olīveļu, pievieno nedaudz svaigi spiestu citronu sulu, kapātu petersīli un paprikas pulveri. Un kā viņi pasniedz 1001 veidās, bet man te ir karsta pitas maize. Man jāgriež daudz, jo man filmēšanas grupa jābaro arī ir. Un liekam grozā. Un vislabākais veids paņemt to karsto maizi un smērējat tā iekšā un voilà. Latviešu humus. Es iesaku katrs viņu taisīt mājās. Es esmu redzējis lielveikalos pārdodās kaut kas kā humus,
bet tur tik daudz sastāvdaļas ir iekšā, ko es nevaru pastāstīt, un zinu, ka tā nav turku valoda. Taisiet viņu paši. Jauns stolor konkurss. Ko Pirmā pasaules kara laikā franču karavīriem pieauca vīnam, lai tie atgūtos no ievainojumiem? Atbildi sūtiet uz zemāk norādīto adresi līdz 15. jūnija pusnaktī. Un balvas izloze notiks 21. jūnija raidījumā. Raidījumu piedāvā American Express Gold un Stolar. Atbalsta San Pellegrino